kas dzīvo tālāk uz ziemeļiem, uz augšu, viņš saka, no slāviem, no skitiem arājiem. Un ko viņš saka par neuriem? Diezgan daudz viņš par tiem neuriem saka. Un, protams, tur ir tādas visādas kā sacīt, pārpratumi. Es nenolasīšu, kā viņš saka. Tad viņš kopumā pieminēja 6 reizes neurus. Viņš saka, kā dzīvo uz rietumiem no androfāgiem. Androfāgi ir šeit. Ko nozīmē androfāgi? Cilvēkiem tā. Dzīvo, tātad viņi uzskata par to, kur tie valda atrodas. Lai gan tie ir modvieši, un modvieši tur viņiem ir tā viņa tradīcija par cilvēku ēšanu. Tā ka, tas atkal, kādreiz liekas mums, mēs tagad ar savu 21. gadsimtu augstumu atskatāmies, kā tie muļķi bija, tā jau nebija, jau bija just cits kaut kāds. Lai tā, tagad, ko viņš sakot, Istra ir viena no Skitijas upēm. Cita upe ir Tīna, tā ir Ņestra, kas iztek no liela ezera ziemeļos. Tas veido robežu starp Skitiem un Neuriem. Tātad viņš runā par lielu ezeru ziemeļos, tas ir šis rajons kaut kā. No kur iztek? Ir kāds ezers pēc geogrāfijas? Kurvi, jā. Kur ir Pripets kurvi. Es nezinu, kāds ir Rīgas no Austrijas pusēs, ir milzīgie kurvi, jā. Tagad tās teritorijas kultivētas vairāk un mazāk, bet tie kurvi, vispār tagad daudz kas ir, jā. Un pavasarī tur ir ūdens, viņi stāv kā milzīgs ezers un stāv mēneši, kas ir vēl nesenākos laikos. To varēja Herodots pats nebūtam saprast, ka tas ir lielais ezers, kas atdala Neurus no Skitiem arājiem. Neuri varētu būt, tā, ka mēs zinām, ka šeit ir baltiskās kultūras, tad Neuri varētu būt lauku kaut kādā nozīmē. Vēl viņš saka tā, Neuri dzīvo uz rietumiem no Dņepras, uz zemeļiem no tiem zemes, cik zināms, nav vairs apdzīvots. Tātad šīs teritorijas, kur būtu Latvija, tātad cilvēki pēc Herodota vairs nedzīvo, kas ir neiespējami. Antīkiem autoriem tā gadās to viss. Tad Neuriem ir viena leģenda, ko Herodots atstāsta. Šī mistiskā Neuru tauta kaut kur te, kur viss ir arheoloģiski pretī balkultūras. Viņš saka tā rakstā. Neuriem ir tādas pašas ierašas kā Skitiem. Paudze pirms Dārija kara, Herodots apvērš Dārija karas, paudze pirms Dārija kara, viņiem bija jādala zeme ar čūskām. Viņa paša zeme bija radījusi daudz čūsku, kas vēl vairāk nāca no augšu no ziemeļiem. Ziemeļiem vienmēr ir tās jaunās zemes, no tūkstoši. Kādēļ viņi spiest atstāt savu dzimteni un dzīvot pie budījumiem. Tā ir vēl viena tauta, kā varētu runāt. Liekas, ka šie ļaudis ir burvi, Neuri. Skiti un Helēņi, kas dzīvo Skitu zemē, stāsta, ka katrs Neurus katru gadu paliekot kādas dienas par vilku un tad atkal pieņemot svagāku izskatu. Tie, kas to stāsta, nespēja mani Herodot pārliecināt. Tomēr viņi tā apgalvo un to sacīdami būtu zvērestus. Droši vien pirms arī kaut kādu paralēti ieraudzīsiet. Vēlākos Livonijas laikos, Livonija tiek uzskatīta ar klasisko Eiropas vilkaču zemi. Vilkačs tā ir viena no, vietēt nacionālām īpatnībām. Herodots saka, ka Neuriem ir šī vilkačos iešana, atkal viens paralēli. Vēl jau varētu daudz ko domāt un teikt, bet Neuri tiek pieminēti arī vēl relatīvi jaunākos laikos, arī pēc Herodota, vēl līdz mūsējas sākumam, tur ir dažādi šie nosaukumi. Un ir vēl viena pavisam dīvaina vieta, bet izskatot jau nevar. Tad uzdaļas 1305. gada kronika, Senslavā kronika, kur viņi uzskaita tautības uz rietumiem no uzdaļas. Tur ir vairāk noraksti, un tagad vietā, kur vajadzētu būt latgaļiem, tur tiek pēc kādas nosaukt, un vajadzētu būt latgaļiem, senais rakstvedis ieliek vārdu Neroma. Te ir Neuri, Neroma, vienāds tas nav, skan līdzīgi, Arī Latvijai Nēretas upe, Maravas upe, Rietumbaltu teritorijās, vai tas tā ir, vai tas tā nav? Protams, tā kā ir tas jautājums par rakstītiem avotiem, vai viņi kaut ko tādu mums var pateikt. Tā vai savādāk, tie pavisam pirmie uzrādījumi par tiem baltiem, kas varētu kaut ko šajā milzīga teritorija kaut kā dzīvot.
Otrais baltu iepazīšanas ceļš priekš antīkās pasaules, tas ir dzintars un dzintarceļš. Tātad Romas impērijā, tātad tie ārzemju labumi, bet tie ekstra lietas, viņiem ir 4 ekstra lietas, uz kuriem to savu augstzīmuši netiesību balsta, bet kas ir ļoti vērtīgs. Tātad viens ir zīts, indijs, garšvielas, Ceturtais ir dzintars. Dzintars nāk no ziemeļiem, no kurienes tā ir Līnes robeža impērijai. Šeit ir Karnunta, robežas pilsēta, otrā reģiona vieta, kur dzīvo. Un šis dzintara ceļš, jāatmies ārējā Magna lielais dzintara ceļš. Tad dzintara ceļš dodās tur tālāk kaut kur uz ziemeļiem. Un pa šo ceļu dzintaru vādā līdz Karnuntai un tālāk, tad viņš aiziet pa visu Romas impēriju. Dzintars ir ļoti vērtīgs, ļoti dārgs. Teiksim, tāds rādītājs, ka ja no dzintara var izvietot figūriņu, cilvēku figūriņu, tad par šo figūriņu var nopirkt vergu. Nezinu, mūsdienās droši vien pat drusku tālāk var nopirkt dzintaru. Es nezinu, es gribētu vergu, bet varbūt. Un tur ir dažādi cits lietas, ka tās romiešu dāmas grib, lai viņām mati būtu dzintara krāsā, kaut kas skaists. Tad viņas attiecīgi, ko viņas dara, lai iegūtu matu dzintara krāsā augstzimušās dāmas. Viņas savām ģermāņu vedzenēm nogriež matus no tām taisa parūks un liekas rokas, lai dabūtu dzintara krāsā. Tā tālāk tāds lietas. Bet tas ir varbūt tādi skaisti vārdi. Jā, šis ceļš tālāk uz zemeņiem tiek turēts noslēpumā, kā daudz šie tirgoļi, kas tur var. Un tas dzintars, kas iet uz Romu, viņš ir baigā vērtība. Taču baigā vērtība kaut kas jādod pretī, vēl viņš neiet. Ko dod pretī? Kas nāk no zemeņiem, nāk dzintars. Otrā lieta, ko Baltija vienmēr ir devusi uz ārzemēm, tie ir vergi. Arī mūsdienās mēs nodrošinām ar vergiem visu Eiropu, tikai tas varbūt saucās savādāk šobrīd. Tā ir laikā tas pats vergi un dzintars iet uz zemeņiem, uz dienvidiem. Kas nāk pretī? Pretī nāk metāls, kura nav šeit. Tā ir bronza. Un dzintars, mēs varam runāt, tas ir 3. gads, kad ir viens no tiem ceļojumiem atzīmēts, bet noteikti tas ir bijis iepriekš jau. Un nāk pretī bronzas metāls, un līdz ar to Rūšu teritorijās, tie pirmskūšu teritorijās ļoti liela bronzas kultūras, bronzas priekšmetu kultūra. Nav citur Baltijā. Teiksim, pašā visā Latvijas teritorijā ir drusciņi pār par 200 bronzas priekšmetiem. Prūsijā cipars ir neskaitāms reizes lielāks. Un, teiksim, vēl viena lieta, tās ir sauktās Romas provinciālas aptas, ir fibulas, kuras tiek gatavotas speciāli tirgus vajadzībām, priekš barbariem, viņiem patīk tādas smukas lietas, bet dažs no viņiem ir ļoti vēstnes, teiksim, no bronzas, no sudraba, no zelta gatavotas, viņas iet uz zemeņiem. Uz ko ir oranžā vienkārši? Te ir karte, kas parāda dažu šo figuru izplatību Eiropā. Jūs redzēt, teiksim, nav šeit, jā. Viņas ir Romas impērijas dienvidos, kur viņas speciāli ražo, un tad viņas ir Prūsijā koncentrācija. Tie ir līdzīgas situācijas. Tāpat, teiksim, ar romiešu monētām. Monēti jau neizmanto kā naudas lieta, tas ir izrādās prestižu lieta. Nav šeit romiešu monēta kā Eiropā, bet te uzreiz Prūsijā ir tāds sabiedzinājums. Tad nāk pretī un dzintars Prūšiem, dod kaut ko tādu, kas nav citiem valtīm. Varbūt tā. Kā vēl tie agrākie avoti par valtiem? Neuri, kā jau teicu, slāvu pētnieki, mūsdienas krievu pētnieki, tie jau vairāk domā, ka tie neuri, tie kaut kur slāvu, tomēr, te jau līdz galā pateikt, ka to viss nevarēs. 98. gadā mūsu ērā Tacīts, aprakstot ģermāņu karu, viņš dod vienu rinkopu par mistisku tautu, kur viņš nosauc, nevis nosauc, bet kur viņš zina kā istus. Un apmēram, daži teikumi tas teksts, ja tad tik šādi nolasīšu, tad tas arī ir
simtiem un tūkstošiem reižu. Jā, tātad, ko raksta Tacīts? Tacīts ir romiešu karavadonis, iekaro Ģermāniju, arī tāds rakstu zinātājs, rakstītājs. 98. gadā viņa grāmata darbs De Devo Gallico par Gaulu karu. Un tur viņš saka tā, tātad Sveigu jūras labajā krastā dzīvo aistu ciltis, kuru paražas un izskats līdzīgs Sveigiem, bet valoda tuvāka britu valodai. Viņi pielūdz Dieva māti un kā savas mājticības zīmi nesā meža cūkas tēvs. Tie viņam aizvieto ieročus un pasargā dievietes pielūdzēs arī iemenē viņu. Zobens pie viņiem ir retums, visbiežāk izmanto rungas. Labību un citus augus viņi audzē centīgāk nekā ģermāņi, ar tiem piemītušo kultūru. Viņi arī pārmeklē jūru un krastākās reikļos vienīgi no visiem vārdu dzimtaru, kuru paši sauc par glesu. Kā jau īsti barbari, tie nekad nav domājuši, līdz atklājuši kādu tā dabiskā izcelsme. Jau no saviem laikiem, kas gulējas par citām jūras sarasām līdz dienai, kad mūsu kāda pēc greznības, tad tieši tīvāk. Tātad šie aisti ir vākuši dzimtaru, un dzimtars lielos daudzumos ir tikai šeit, Brūšu teritorijās. Kurzemes Urvā drusku, bet te ir šis šī teritorija. Atcīmredzot aisti, jā, viņi arī vairāk tiek pieminēti vairākas reizes, līdz pat 9. gadsimtam aisti tiek pieminēti kā baltu cilts. Jā, arī kādreiz, kad gribēja šo baltu pētniecību uzsākt, viens no priekšlikumiem bija saukt nevis par baltu ciltīm, bet par aistu ciltīm. Neiegājās šis vārds, jo varbūt arī nav nekāds vainas aistu ciltīm. Te ir vēl pretrunīgi jautājums. Kā mūsdienās sauc Igaunis? Esti, jā, te ir aisti. Kas tas tad mums būs? Kādreiz jau Igauni mēģina teikt, ka Tacīts ir tomēr rakstīts par viņiem, ne par baltiem. Problēma ir tā, ka Igauniem pie aisti šitiem estiem nekur jau neatrod to dzimtatā tādā vairumā. Līdz ar to automātiski izstrādās. Bet kā no aistiem šis nosaukums, kas ļoti līdzīgs aizceļos līdz estiem, noatrot vairākas tās domas un līdz garam nekas nav skaidrs.